Labrīt, labrīt, labrīt. Šodien runāsim par ķermeni un psihi, emocijām. Tā, es vienkārši ierakstu, lai var redzēt tēmu. Pin. Labrīt. Oi, es pamodos jau kādu laiku atpakaļ, bet teikšu godīgi, jums reāls bija slinkums. Nākt laivā, tāpēc, ka man aprīlis ir reāli gandrīz, bez tādām brīvdienām, un priekš manīm brīvdiena ir tā, ka es pamostos, un es zinu, ka man kaut kāda pusdiena būs, ka es varēšu slinkot. Bet, es pati tā esmu izvēlējusies, viss ir kārtībā. Aciņas šauriņas vēl. Čau, Guna. Jā, šodien runāsim par dusmām, bet nevis vienkārši runāsim, mēs darīsim reālas lietas, kuras palīdz uzreiz, iedarbojās uzreiz, un es ceru, ka mums tur pusstundas sarunā izdosies to visu izdarīt un pastāstīt jums par to dusmu mehānismu, kā tas cilvēkiem notiek. Čau, Guna, tu pievienosies? Ja tu māki? Vēl. Un tas, ko es... Nobāla plakas. Labi, ka es uzvilku rozāju aciņa čājiem. Rozāja aciņa, labi, un augsturs. Sanāk, es tevi nedzirdu. Un kaut kas nav ar skaņu. Tagad, varbūt man jau kaut kas ar skaņu. Man nebija kaut kas. Nē, čārks kaut kas. Es dzirdu sevi. Nezinu. Pamanīsim, ka jauni vienkārši pievienojies. Atslēdzies un pievienojies pie jaunam. Jā. Labi, kamēr gaidam Gunu, tikmēr pastāstīšu tālāk. Lūk, un tas, kad cilvēks atnāk, es to nosaucu par stājas korekciju, bet tad, kad cilvēks atnāk un es paskatos un es redzu, vai man ir vērts uzreiz sākt ar kaut kādām mehāniskām lietām ķermenim, vai man ir vērts sākumā cilvēku atslābināt. Tā, mēģinam vēlreiz ar Gunu savienoties. Dublis numur 2. Jā. Es kaut kāds vilciens fonā brauc. Tu neesi mājās, ja? Es nezinu, kas notiek. Vispār neko Gunu nezinu. Uzrakstiet, es nezinu, jūs uzrakstiet kādu, jūs zināt tos pašus trokšņus, ko es. Briesmīgi, vai ne? Nē, nezinu, Gunu, ko darīt, laikam neko. Vispār nezinu, man pirmo reizi kaut kas tāds. Bet, labi, mēs varam visu nokaķīt uz retrogrādo Merkūru, Satums un koridoru. Tas vienmēr strādā. Jā, nezinu. Guna, skaties, varam pamēģināt vēlreiz, ja ne, tad nākamreiz. Jā, jokojas viņš. Labi, tas man uzreiz maina tā kā virzienu. Lūk, un atnāk cilvēks pie manis, un es redzu, ka es jau sāku ritīgi, varbūt es uzrakstīju, ka es dzirdu ķermenis, gan dzirdu, gan redzu, kaut ko sāku reāli just. Vibrācijas kaut kādas jūt. Un es redzu, ka cilvēkam, teiksim,
Viņš varbūt grib tur, lai es uzreiz darbojos ar ķermeni, bet es tāpat, protams, darbojos ar ķermeni, bet man ķermenis ir jāatslābina. Mēs kaut kad parunāsim noteikti par ķermeni, par dažādiem testiem, kā var noteikt, kādā kontaktā cilvēks ir ar savu ķermeni, un kas ir forši tajā visā, ko es šobrīd daru. Forši ir tas, ka uzreiz var dabūt rezultātu. Ļoti daudzas lietas nostrādā momentā. Piemēram, atnāk cilvēks, mēs tur darbojamies, un liekas, kaut kas līdz galam tā kā nenotiek. Un tad mēs uztaisām tur dažus saucamos vingrinājumus, viņas saucās vizualizācijas, afirmācijas, un cilvēkam izskrien, nezinu, asaru jūra. Viņš pēc tam vienkārši tāds pamodā, kā riktīgi nostrādājies, pēc tam aiziet mājās, uzraksta, klausies, es nezinu, tāds vieglums, pilnīgi tāds vieglums uzkāpjas svariem, tur -800 gramu, -kilograms, un tā nevienu reizi vien. Un tad tas, ko mēs izdarām, mēs vienkārši pārstrādājam vienus vizuālos konceptus smadzenēm uz citiem vizuālajiem konceptiem, jo mūsu smadzenes domā tēlos. Guna, ja tu klausies, pamēģini vēlreiz, ja nesanāk, tik ļoti es forši uzpucējusies, mums šodien nesanāk. Rumies retrogrāds. Nu, lūk, un es jau rakstīju, ka es biju aizgājusi uz masāžu, kā deformācijas tips, novecošanas tips, kad ceļ tā kā deformējas uz leju, un es tur vispār ļoti netīšām nokļuvu, bet tas nav svarīgi. Bet doma tāda, ka es biju ļoti patīkami pārsteigta, ka šī pasniedzēja mums ļoti daudz stāstīja par smadzenēm, un principā tas, ko mēs mācījāmies, protams, tur ir visādi masāžu paņēmieni, bet viņas uzsvers ir uz to, ka mēs mācāmies apmānīt smadzenes, lai viņām nomainās tieši tā viens tēls, tāds kā ir tagad, pret to tēlu, ko cilvēks atcerās, lūdzu nenākt, ko cilvēks atcerās, piemēram, kad viņš bija jaunāks, jo viņa ķermenis atcerās viņa kāklu, viņa seju, formas un tā. Un viss notiek tad, kad cilvēks atslābinās. Tāpēc es sapratu, jā, šis virziens ir ritīgi krūts, viņš iet uz priekšu, un cilvēkam ir nepieciešams atslābināties. Ļoti interesanti vakar man uzrakstīja draudzene par to, ka, par to, ka dusmas un manifesto tie, kas zina par cilvēku dizainu. Un es tajā brīdī es domājos, jo cilvēki pēc cilvēku dizaina manifestori slimo ar dusmām, kas, tā droši vien arī ir. Mēģinam vēlreiz. Ko es tu uzspiedu? Es pamāju kādam. Guna, mēģinām trešo dubli. Nevar būt, ka tu tādi sapucējies un bez jēgas. Lūdzu, Guna, runā? Runāju, jā, bet, tagad nečār. Es atnācu pie paša Wi-Fi rūtera. Tad varbūt problēma bija tajā, bet te vismaz tagad nečārkst. Labi, liels, ka es īstenībā arī tagad labāk dzirdu. Jā, vienkārši centies runāt, nerunā klusi. Labi, super. Saka, ka meitene saka, tā, kur es tiku? Es tiku līdz manifestoriem un dusmām. Lūk, un tad es aizdomājos par to, ka droši vien, kad manifestoriem tās dusmas, kaut kā ir izteiktāk, kā nezinu, kaut kādā būtībā iestrādātas, ka mēs reaģējam uz daudz ko tā un iekšēji dusmojamies uz sevi. Jā. Bet dusmojas visi cilvēki. Dusmojas pilnīgi visi cilvēki. Un tad, kad mēs piesim, es saku, vai tagad izdarīsim ātri tur 3 minūtes to, un cilvēks man saka, es saku, tagad atceries tur pēdējo 2 nedēļu laikā, uz ko tu esi dusmojis. Nē, es jau sen aizmirsu. Un tas, ko es vēlos pastāstīt, ka pat tad, ja es par to, es par to nedomāju, man liekas, es esmu aizmirsis, ja ķermenī reakcija ir notikusi, tad tā reakcija ķermenī ir. Un tās dusmas iedarbojas fiziski. Un
viņas atstāja ķermenī, piemēram, nospiedumu, es pastāstīšu sīkāk, un tas nospiedums, viņš paliek ar mums, pat ja mūsu prātām šķiet, ka mēs vairs uz to cilvēku nedusmojamies. Un tad šī vizualizācija palīdz nomainīt šo vienu tēlu smadzenēm pret citu, un ķermenī notiek momentālā reakcija. Mēs to pamēģināsim visas pašās beigās. Un kā tu, Guna, izjūti, piemēram, dusmas savā ķermenī? Es tev gribēju pajautāt, jo ir tāds viens, tāds arī vingrinājums, kad var testēt, piemēram, kad cilvēks jau nonāk tāds, viņš saprot, ka man ir tur daudz dusmu, ok, es tur pieņemu, emocijas aizturēt nevar, bet tad atkal jautājums, par ko es dusmojos, kāpēc, tā ir tāda gara tēma, bet kas notiek mirkli pirms klusums, pirms vētras? Kas notiek ķermenī, kur tu sajūti dusmas? Vai tu esi piefiksējusi? Zini kā, man īstenībā, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kā tu teici, ka man liekas, ka es vispār nedusmojos tā. Jā? Tā kā tur, kad žoklis saspringst, vai ķelkuņš savalkos, vai plats uzrauks, tā fiziski, man liekas, ka es tikai nedusmojos. Bet pēc tā visa, kā mēs ar tevi strādājām un kā tu stāsti, tad es, acīm redzot, ļoti klusu pie sevis, iekšā nenormāli dusmojos uz tevi. Pasīvā atpastīt tāda normāla, ne? Tā, kad, ja man, piemēram, meitai konkrēti var redzēt, viņai uzreiz žoklis un ploči, tā, ka principā... Tu jau sevi neredzi, Guna. Tu jau esi, zini kā, cilvēks saka, jo tas, ko tu nosauc, ir visas dusmu pazīmes. Un pat, ja cilvēks dusmojas, ja iekšēji, viņam tāpat saspring žoklis, viņam tāpatās, viņš paliek sarkans, seja paliek sarkanā, asins pieplūst, varbūt tur citam vairāk vai mazāk, bet mēs jau neejam pie spoguļa skatīties, mēs sevi neredzam, mēs esam pieraduši pie tā stāvokļa, mums liekas, ka Jā, un tieši tā man liekas, kad arī ir. Jo pēc tam tikai, kad tu tur sāc visu kaut ko darīt un saprast, kā tas žoklis ir, cik viņš ir vai ne, saspringts, cik ļoti plecs patiesībā ir saspringt un katru reizi tikai droši vien uz augšu un uz augšu, tad jā, tas īstenībā bija man tikai tāds ļoti, lai es vispār tā kā apzinātos, ka es to daru, jo man tas bija super neapzināti, kā tas viss tajā ķer. Jo man likās, ka es esmu viens tāds mierīgs cilvēks, tāds, kā tāda. Jā, man likās. Un tad tā lieta, ka mums visiem kaut kas liekas, īpaši visiem pēc Instagram mūsu, tiem tēliem, tas, ko mēs rakstam, kā mēs tur runājam, mums visiem izveidojas kaut kāds tēls par to, kas tad tas cilvēks ir. Tas, kas man stāsta, nav galīgi vispār. Viņš, protams, kaut kādā ziņā atbilst, bet tāpat tas ir tikai tēls. Bet vai tad, kad, piemēram, ja es tu tagad atsaucu atmiņā kaut kādu dusmu brīdi, tu vari tā sajust kaut kur ķermenī, atsaukt atmiņā, kur tu jūti dusmas? Jā, īstenībā tas arī ir vairāk tā kā rokās un te tā kā augšā, jo es saku parasti to vai kaut ko tādu. Ok, tu saki, un šitas īstenībā ir baigi forši, šitas ir ļoti forši treniņš, jo es šito darīju, kad es biju Malagā aizbraukusi, es biju viena kaut kādas dienas, es kaut ko trenējos, sevī saprast, man bija nerās pārsteigums, vispār sapratu, paši labākie kursi ir kursi, ko tu dari pats pie sevis un visi maratoni. Tas ir tik garlaicīgi, tev nav neviens, kas tev vada, tev pašam tā kā sevi ir jāvada. Un es vienkārši tā kā reāli kaut ko darīju, tā kā, es daru tā, labi, nākamais solis, es tā kā tā, ok, man pārdevējs kaut ko tur atbildēja, un mana reakcija bija tāda, un tas ir tik ļoti dīvaini, kad tu sāc piemēram, kur tu jūti dusmas, kur tu jūti to, kur tu jūti to, tas ir baigi tāds noderīgs mehānisms. Un tas, ko tu teici par rokām, es lasu daudz un klausos visādas zinātniskas pētījumus, bet tos īstās zinātnes, kas ir tā pētnieciskāk, par kuru nemaksā,
Un tur bija ļoti interesanti, ka cik tur tiem daudziem procentiem cilvēku viena no reakcijām, ko viņi sajūt tajā mirklī pirms vētras, ir, ka viņiem sažņaudzās dūres. Un viņš vienkārši viņš tā kā, un šī tad viss, es māku to reakciju savas, jūtu asinis aizskan, šitan viss savalkās, šitan kakls tā kā piepamst, sāk pulsēt vēnas, pat izspiežās uz āru, un respektīvi visa šī te zona piedalās dusmās, ja? Un plus vēl rokas var savilkties dūrēs. Lūk, un vienkārši tā kā Guna ir bijusi pie varas arī, bet es neesmu varbūt stāstījusi, teiksim, tādās detaļās, bet es šodien gribēju visiem pastāstīt mazliet, kā tas fiziski notiek ķermenī un kā, kas ir tas, ko mēs tā kā enerģētiski, nezinu, kāpēc tās vizualizācijas, teiksim, nostrādā. Tā, es jums parādīšu vienu bildi datorā, to tās atslēgšu internetu, lai tur viss kaut kas nelākā. Es ceru, ka varēs redzēt. Tā. Kaut ko vismaz. Tādu smuku bildīti. Un tas, ko mēs te redzam arfu, sievieti, kas spēlē arfu. Tas ir tā kā, tu sapratīsiet, kāpēc. Tad ir sieviete, mēs redzam viņas sirsniņu. Un mēs redzam skriemeļus, mugurkaulu skriemeļus, krūšu zonā. T3, respektīvi 3., 4., 5., 6. skriemelis. Un šie skriemeļi ir tik interesanti uzbūvēti, ka no 6. skriemeļa mēs redzam, ka iet muskulīši uz 5., 4. un 3. skriemeli. Un kas ir interesanti, ka cilvēka dūrīte, kur mums ir 4 pirkstiņi, parasti atbilst, teiksim, ja tev kāds stāvētu pie muguras un pieliktu roku pie 3. un 6. skriemeļa, tad tas izmērs būtu tavas dūrītes izmērs, kas atbilst tavas sirds izmēram. Ja? Un tāpēc šī te zona, kas ir krūšu zona, mūsu krūškurvja, augšējā zona ar šiem skriemeļiem, viņa atbilst, viss, kas tur notiek, ir saistīts arī ar mūsu sirdi. Un tajā brīdī, kad cilvēks dusmojas, tad šis te 3. skriemelis fiziski nobīdās. Un tas, ko mēs darījām ar tām vizualizācijām, kāpēc es tev taustīju tos punktus, tas, ko mēs darījām ar to vizualizāciju, ir, ka tajā brīdī, kad tu nomaini šo vienu tēlu pret otru tēlu, notiek atlaišana, jeb relīze, tātad visi tie tās muskuļu grupas un tās zonas, kuras saspringa tajā brīdī, kad tu sadusmojies, un, protams, mēs to darām daudz, un mēs tur nepalaižam to vaļā, tad tajā brīdī nomainoties šim te tēlam, uzreiz atslābinās šīs te zonas, un tas 3. skriemelītis mugurā, viņš vienkārši palaižās vaļā un ieiet atpakaļ savā vietā un atbrīvojās visa tā zona, viss. Un beigās, tā, ka mēs uztaisīsim to vizualizāciju, tad jūs varēsiet, jo skriemeli katrs tur pats varbūt nevar atrast, bet ir zonas, kuras ir saistītas ar šo skriemeli, kuras var pataustīt un sajust, vai tur ir sāpīgs, bet es teikšu atklāti, ka nevienmēr cilvēki jūt, kas ir sāpīgi, bet tad, kad viņi uztais to vizualizāciju, viņi točni jūt, vai nu viņi sāk raudāt, vai nu viņiem tur viss palaižās vaļā, bet viņi točni jūt, ka ir ritīgi labāk. Bet ir cilvēki, kurus var spaidīt, nē, viņam nekur nesāp, tad mēs sākam strādāt, izrādās, nē, viņš tur ir gadiem turējis kaut ko sevi un sāk tur laist vaļā un sāk raudāt. Saprati, Guna, par to 3. skriemelīti? Jā? Un man radās vispār sajūta, ka par tām dusmām varētu būt, ka tās manifestoru dusmas ir vairāk vērstas uz sevi, kā tev šķiet. Ja? Ka tās ir tās, varbūt, vairāk, ka viņš ir iekšēji visu laiku tā kā dusmīgs uz sevi un neapmierināts, ka tas varētu būt tas, kas ir manifestāri raksturīgs. Jā, jo, zin kā, tur vēl ir arī tas, kad mēs, it kā skaitāmies visi tādi
ievainotākie arī. Un tas jau, nu, tā kā viss tā bliež uz āru. Nu jā, mēs sevi, bet mēs jau sevi ievainojam. Manifestori ievaino sevi. Sanāk tam. Pastāstīs, lūdzu, kā tu, teiksim, ko tu sajūti tajā brīdī, kad tu, piemēram, nu, mēs tur taisam tur tās vizualizācijas un notiek kaut kādi procesi, ko tu sajūti sevī, kaut kādas lietas, kas ir saistīts ar emocijām. Tu sajūti kaut kādas, ka kaut kas konkrēti notiek, ja tu jūti kaut kādu vienkārši atvieglojumu, kas notiek tevī? Zini kā, jā, par tām emocijām. Nu, tātad, tagad es eju pie tevis. Es vispār, principā, sākumā baigi arī nezināju, ko gaidīt, vai ne? Tāds, man liekas, tāds ekstra īpaši tā lieta, ka tu nezini, ko gaidīt. Un tad jau tu pirmkārt, kad ieej pie Kristīnas, tad tur uzreiz ir tā, ka tu ieej tā kā tajā Kristīnas īpašajā. Viņā ir tāds nurturing, tā aura, nu, kas tā kā ļoti tev liek justies jau uzreiz, nu, tā īpašākam. Jā, un nu jā, un tu to dari tās vizualizācijas, tās afirmācijas, un pirmkārt jau ir tā, ka tavu balss, man liekas, arī ļoti labi piemērot tam visam ir, vai ne? Jā, un viņa ļoti ievelk, un tātad, ja cilvēks arī ir gatavs, man liekas, to, nu, tā kā tiešām izpildīt un ļauties un vizualizēt tajos sīkumos un netaisīt kaut kādus blokus priekšā, ka tu tā kā aizliec sev tā kā arī visā tajā ieiet pilnībā iekšā, tad man visfantastiskākais laikam ir tas, ka tu nezini, kāda būs tava ķermeņa reakcija, jo tu jau principā vairāk ar prātu to dari, tur tā un tā, un tad tu pēkšņi vienkārši jūti, ka ķermeņa reakcija ir, nu, tā kā wow. Viņš pats dara, viņam pašam nāk virsū, viņš pats sāk raustīties, jo viņam vajag izraudāties, un tev nāk laukā asaras par tādām lietām, kas tev liekas īstenībā pilnīgs fufelis. Nu, kā tu tev tagad var raudāt par to, ka tev ir jāpalaiž gaisā jāņtārpiņi, un tu esi brīvs. Jā, bet tev īstenībā ir tā, ka tu to esi visu mūžu gribējis, lai tev kāds pasaka, ka tu vari tā kā arī nenest to uz sevis. Jo ja mums ir tā kā parastie vecāki bijuši, kas par šo vispār nav domājuši vai kas, tad mēs jau no bērnības tā kā neesam šādi nekad aprūpēti, ka mēs drīkstam neturēt to iekšā uz tiem pleciem un visu to. Un tad tev beidzot Kristīna to pasaka, tādā skaistā vizualizācijā, to ir tā kā, nu, vieglāk. Jo tad, kad mēs vienkārši mēs sarunātos kā cilvēku, un tu man saki, nu, Gun, tu vari neturēt to sevī. Nu, tas, nu, jā. Bet tad, kad tas viss iet tajā plaknē, kad pirmkārt tu esi tur klāt ar savu balsi, ar to savu auru, kas ir ļoti, ļoti tāda, nu, tā kā, jā, pabarojoša, un tad tu ļauj pati sev arī vizualizēt, nu, tas cilvēks, kurš vizualizē to visu, un ķermeņa reakcija ir vienkārši apbrīnojama. Nu, tā, kad tu fiziski jūties ārkārtīgi labi, un plus tev ir arī tāds tā kā, nu, mentāli tu jūties tā, kā tev beidzot ir tā īstā drošā sajūta, nu, kad jā, kur viss ir kārtībā. Nu jā, tā, ka tur ir tādas ļoti, ļoti siltas un spilgtas un fantastiskas sajūtas, kas patiesībā ir varbūt, ka uzreiz ne arī tik vieglas, jo, nu, ja mēs esam to pieraduši darīt, krāt visu sev virsū, to atbildību un tās dusmas un to visu iekšā, tas nav nemaz tik viegli, jo tev tas ir jāpalaiž, un tajā brīdī tev sāp arī. Un, jā, bet tad, kad tu to izdari, tad ķermenis tiešām ir tā kā, nu, kā
kā vieglāk pateikt, ka viegls, bet tāds ļoti atvieglots un tev sāk parādīties tā kā pilnīgi cits respekts arī pret sevi un pret visām emocijām, ko tu jūti. Tu sāc viņas arī tā kā respektēt un novērtēt, ka tas nav tāpat vien, jo tu viņas jūti un tev ar viņām ir jāstrādā, un tas nav tāds, sadusmojos vai ne, un tur tas un tas un tas, un tikai kraujās virsū, ka tagad tu esi atbildīgs pats par viņām. Jā, ne. Nu, jau mēs visi sen zinām par to, ka, tad, ja kaut kas notiek, es pats it kā nesu atbildību, bet, tā kā līdz galam nevarēju saprast, kā tad tas īsti notiek. Un tas, ko tu pieminēji, ka tu nezini, ko gaidīt no tā, bet zini, kas man ir interesanti, es jau arī nezinu, kas būs. Jo man arī katru reizi ir, kad cilvēks, katram ir sava tā reakcija, un tur citreiz notiek visā kaut kāda tāda brīnuma, tur notiek reāla fizika it kā. Tā nav nekāda maģija, protams, vispār jau, kā enerģija, tā jau arī ir fizika. Jā. Bet, kad tu nezini, piemēram, tev liekas, šiem cilvēkam ir taču tik daudz dusmu. To var uzreiz redzēt, tur ir testi, to var, viņš tur, turās, reāli 5 vēnes. Es nezināju vispār, ka var būt tik daudz vēnu spieris, točni 4 vai 5 vēnes izspiežās, un cilvēks turās. Man liekas, ja es kaut ko neizdarīšu, tad es nezinu, kas notiks. Un tad es vienkārši pieskaros cilvēkam, un atnāk vaļā tās lūžas, jo, nevar šitā vēnes pamatu spieris, tas ir nav labi. Un tāpēc patiesībā jau tas, ko labi, droši vien, ka tas process, kad es tur esmu klāt, tas ir tur kaut kā palīdzoši, bet tā mana vēlme ir tāda, ka cilvēks varētu darīt to pats, jo es gribu, tas, ko es vēlos, es atceros, nesen biju Diānas Nikitinas zīmola brokastīs, un Diāna uzdev tādu jautājumu, ar ko tu vēlies būt atpazīstama Instagram. Tad, kad es pieteicos, es jau vispār nezināju, ka es pārāk negribu Instagramā neko darīt, vai ka es gribu ar cilvēkiem darīt. Bet es domāju, ko tad es gribu? Bet es ar to arī gribētu būt atpazīstama, kad es esmu cilvēks, kas var palīdzēt cilvēkam pašam justies labi, nonākt līdz tam. Un otra lieta, ko viņa teica, kas man izbrīnīja, vienkārši ar Diānu vienmēr ir tā, viņa kaut ko pasaka un aizķerās kaut kādas tās lietas, viņai ir ritīs tās spējas. Un viņa saka, ka tā kā tas, ko cilvēks, piemēram, tas, ko tu vari darīt ar savu to, ko tu tur katrs dara, tu dod it kā atļauju cilvēkam, ka viņš var darīt tā, piemēram. Es domāju, kā tas ir, man taču nevajag nekādu atļauju. Un tad nāk kaut kādas situācijas, es domāju, paga, bet taču man tagad kāds tā kā pateica, un es tā kā, var arī tā. Un es domāju, pat tieši tas, kas notiek, kad atnāk cilvēki, un mēs runājamies, un es viņam reāli dodu atļauju, ka var darīt savādāk. Piemēram, viena no lietām ir reāli drīkst un var dzīvot vieglāk. Riktīgi, var necepties un vispār var neņemties un var vienkārši dot sev atļauju dzīvot vieglāk. Bet sākumā ir tas vispār tā kā, ok, labi, kā, labi, drīkst to nedarīt, Un tas ir tas tāds arī interesantais, ka sanāk, ka mēs viens otram, citam mēs dodam tās dažādās atļaujas, jo tev ir kaut kas viens, tu padalies, un cilvēks paskatās, tā var, un katram ir tās lietas. Ar to, ka tā atļauja viņa ir, tiešām mēs palīdzam viens otram ar to, ka mēs parādam to virzienu un dodam atļauju. Ok, īstenībā jau baigi vēl var runāt, bet es gribēju taisīt tos laivus tādus īsiņus, tāpēc mēs varētu ķerties pie pašas tās vizualizācijas. Vēl bija vienīgi jautājums, kāpēc cilvēks dusmojās? Tad būs garāk, bet tad, kad es mācījos, mēs tur ņēmām šīs te emocijas priekšā un detalizēti gājām cauri, visam tur ļoti loģiski, un ir principā 4 iemesli, kāpēc cilvēks dusmojās. Un pirmais ir tas, kad es ļauju, mēs dodam to relīzi,
ķermenim, pēc tam mēs jau sākam runāt par to, ok, kāpēc tu dusmojies, teiksim, ko tas otrs cilvēks tev nodarīja, un mēs meklējam attaisnojumu. Tā kā, ja cilvēks vienkārši, jo mums nevienam nav jāpiedod, bet labi, es atkal aizrunāšos, labi, to mēs varam citreiz teikt, mums nevienam nav jāpiedod, mums ir jāsaprot, kāpēc tas otrs tā cilvēks rīkojās, ja? Vai tiešām viņš mums vēlējās nodarīt pāri, ja mums tajā brīdī bija atkal savi iemesli, tur nezinu, aizņemta, nav laika, tur vēl kaut kas cits, ja? Īstumā es man pamodos ar kreiso kāju, retrogrādais Merkurs, nav garstāvokļa, tam līdzīgi un vēl viss kaut kas. Īstumā tas man jau sen visu laiku tracina, un tagad tas cilvēks tieši uzspied uz to podziņu, vispār nezinot, ja? Bet mums nav jāpiedod viņam. Mums ir jānomaina tas tēls, kas mums ir par to cilvēku pret citu tēlu. Bet, ja cilvēks, teiksim, teiks, bet viņš man apzināti, nezinu, tur, parasti partneris, viņš visu laiku dara tā, kā man nepatīk, viņš man tur tā un tā, tad var arī uzdot jautājumu, kāpēc tu izvēlies tad būt ar cilvēku kopā, kurš reāli apzināti, ja, tev dara pāri, bet parasti jau tā nav, parasti jau neviens mums negrib nodarīt pāri. Ok, tad mēs pārējām pie tās vizualizācijas, katra pati sev var fonā uzlikt mūziku, un īstenībā es izstāstīšu beigās, kā to var ātri izdarīt, jo nav jātaisa obligāti acis ciet, nav jāguļās uz kušetes, tam nav nekāda tāda, tā ir tāda papildus varbūt terapeitiska iedarbība, bet tas ir jāiemācās ikdienā ātri izdarīt. Un tā kā visticamāk lielākā daļa nevarēs sev sataustīt trešo skriemeli, bet tas, ko var padarīt, vienkārši šeit, tur, kur tas parasti, kas ir visvairāk uz āru, tas parasti ir kakla, pēdējais skriemelis, 7. Un tad paskaitam aptuveni, nezinu, tur dažus skriemelīšus uz leju, bet nevis ar to pašu roku, bet ar šitādu pretējo, ja var. Jā, papīdam. Un tad pamēģinām pajust, tā kā paspaidam. Nevar īsti saprast, tad ir dažas zonas, kuras atbilst. Viena no tām zonām parasti ir šeit, nevis parasti, bet tā ir šeit, kur te kakla aizmugurīte, bet ne pati aizmugura sanāk sānu aizmugura. Un tas, ko tur var, šitā īsti ne ar taustīšanu, bet tad, kad mēs šitā izdarīsim, te iedursim drusciņi iekšā, mēs sajutīsim tādu pretestību, blīvumu un cietumu. Tā ir viena no dusmu uzkrātajām pazīmēm, no tām vietām, kur uzkrājas. Otra vieta ir starp lāpstiņām, visa tā zona, kas var sāpēt starp lāpstiņām. Un trešā zona ir viss šitas savilktais žoklis. Viņš var būt tik ļoti spazmēts, ka cilvēkam, piemēram, duri iekšā, atkarībā no viņa temperamenta, psihotipa, viņš var nesajust. Ja? Šādi tā pirkstiņu var tā kā pastāv un te. Tad visa šī zona ir savilkta visiem kaut kādā lielākā vai mazākā mērā. Tur, protams, jau citas lietas, bet, jā. Tad iekārtojieties visi ērti. Gurna vienkārši var sēdēt, tas nekas nav tur īpaši jādara, bet, forši man patīk, kad var uzlikt fonā tādu foršu mūziku. Es nevaru likt ko, tāpēc, kad man vienreiz, kad es tā darīju, man Instagrams pateica, ka es pārkāpju autortiesības. Man bija tik klusi. Tāds vienkārši, es pārkāpju autortiesības izdzēsu man to video vispār. Jā. Tā. Tad tie, kas sēž tur pie sevīm, ērti apsēžās, aizver acis ciet, un arī aizver acis ciet. Nekādas ekspektācijas nav. Vienkārši, jā, es atbildēšu uz to jautājumu pēc tam. Un savā tagad, tā kā jūs taisiet acis, tā kā jūs tur tagad sēžat mierīgi vai varat atpūties, tā ir ērtāk. Aiziet uz kādu vietu dabā, kur jūs reāli esat bijuši, es teikšu uz to, kur tu jūties labi, mierīgi, atslābināties vari, kur tu jūties droši, un esi šajā vietā un vienkārši izbaudi visu to atmosfēru, saklausi, sadzirdi, sajūti, visas skaņas, krāsas, smaržas, visu, kas tur ir, ar visām savām maiņām,
vienkārši esi tajā vietā. Un sajūti miera, šīs vietas mieru, kā šī vieta tevi piepilda. Un kad kādu laiciņu tu tā esi pabijusi šajā vietā, sajutusi un piepildījusi sevi ar šo te mieru un jūties gana nomierinājusies un spēcīga, tad netālu no sevis iztēlojies tos cilvēkus, uz kuriem tu pēdējā laikā, tas ir pēdējo parasti 2 nedēļu laikā, tu esi sadusmojusies. Un šie cilvēki parasti ir vairāki, parasti tie ir mūsu tuvinieki, bet tie var būt arī sveši cilvēki. Un sadusmojusies, tas nenozīmē, ka tev ir bijusi kaut kāda ilgstoša reakcija un tu ilgi esi paturējusi prātā viņus, bet tev ir bijusi, tu esi pieķērusi sevi, izbesīja, aizkaitināja, nokaitināja. Un tad padomā un noliec šo cilvēkus kaut kur netālu no sevis. Un ļoti svarīgi, lai tev būtu patīkami uz viņiem skatīties. Tad, kad mēs kādu sadusmojamies, tad mums nav tik patīkami uz viņiem skatīties. Un tāpēc mums ir jāuztaisa tāda neliela tāds triks, kad mēs šos cilvēkus kaut kādā veidā izpušķojam, izdekorējam, izrotājam. Tu vari viņiem uzvilkt kaut ko interesantu mugurā, tu vari viņiem uzlikt kaut kādas smieklīgas cepures, nezinu, vari papagailu uz pleca uzsēdināt, saģēbt kaut kādā pingvīna kostīmā viņus var tā, lai tev ir patīkami jautri uz viņiem skatīties. Ja galīgi neko nevar izdomāt, nezinu, var ziedu krēles uzkarināt, ziedus ielikt rokās, ja tas tev vairāk uzrunā. Var visiem vienu un to pašu izdarīt, vai arī katram kaut ko savu. Un tad, kad tu jau esi to paveikusi, tad skaties uz visu šo te skaistumu, uzsmaidi šim skaistumam, un tad vērsies pie katra no šiem cilvēkiem un domās pie sevis saki šim cilvēkam tādus vārdus. Es pateicos tev par mācībām, ko tu apgūsti, es pieņemu tavu ceļu un svētīju tevi. Un pat svarīgākais šajā visā ir pasmaidīt. Pēc tam, kad tu esi pateikusi šos vārdus šim cilvēkam, pasmaidīt. Tad dodies pie nākamā cilvēka un saka viņam to pašu. Es pateicos tev par mācībām, ko tu apgūsti. Es pieņemu tavu ceļu un svētīju tevi. Un smaidiņš. Un tā mēs ejam. Un atkarībā tik, cik cilvēks, tad tā ir teikšu tik ilgi, kamēr Gunai būs acis ciet. Vēl Guna kāds ir tikai tu. Aha, tad aiztaisa vēl ciet acis. Un tad, kad mēs pasakam visiem šiem cilvēkiem, tad mēs beigās pasakam šos vārdus paši sev. Es pateicos sev par mācībām, ko apgūstu. Es pieņemu savu ceļu un svētīju sevi. Un uzsmaidu. Smaidiņš. Tas pats svarīgākais. Un tas, ko mēs, teiksim, tad, kad cilvēks atnāk, es uzreiz pataustu tās vietas, jo, to jau var redzēt, parasti arī cilvēks pats atzīstās, jā, izbesījos, sadusmojos, un pēc tam var pataustīt vēl šīs vietas, vai ir tā, un šeit aizmugurē, starp lāpstiņām, šeit un tad šo te vietu, vai ir tā, ka atlaida un kļuva vieglāk.
Un ir bijis tā, ka, teiksim, cilvēks tā kā liekas, no, es tur nezinu, uz vienu sadusmojos, ja īstenībā tur ir vēl 3, varbūt 4, 5, jā, cilvēki, un tad ir svarīgi iziet visiem tiem cilvēkiem cauri. Ja tas ir ilgāk kā 2 nedēļas, parasti tad tas jau ir aizvainojums, tas ir kaut kas vai nu regulārs, vai kāds ir ļoti spēcīgi kaut ko nodarījis, un, nu, mums ir palicis tā kā, mēs esam atstājuši to pie sevis. Parasti tās ir, nu, pēdējā nedēļa, 2. Kaut ko vēlējies teikt, Guna? Nē? Nē, bet jā, nu īstenībā par to, ka mums šis mājās jau gandrīz ir tagad regulāri, jo, nu, mums ar Irbi kopā gandrīz katru dienu sanāk vienu uz otru nedaudz pacepties. Tad mēs arī parasti kopā šo te pildam. Un, šis tiešām arī tā kā motivē skatīties sev līdzi. Un man citreiz ir bijis tā, ka es šo taisu pat tā kā uz cilvēkiem, uz ko man liekas, ka nē, tās jau varbūt nav īstas dusmas. Nu, īstas dusmas varbūt tā. Izbesiet dusmas. Aha, nu vienkārši kaut ko, nu, tas cilvēks, nu tā kā jā. Un tad uztaisa un Jā. Jā, un liekas, pašam uz sevi, tas priekš manis, tas ir vienkārši tā kā, wow, es man liekas katru dienu, jau pat vakaros, tā kā mēģinu pati uz sevi šo, tā kā, nu, sev pateikt, paldies. Jā, nu lūk, es izstāstīšu tūlīt, kā tad, kas tur notiek un kā tas strādā, un tos vārdus arī es uzrakstīšu un pateikšu vēlreiz. Tad, tas, ko mēs darām, un tās beigas ir obligāti. Tātad tas, kā es daru ikdienā, bet kamēr es jums visu runāju, man aiz durvīm, mans dēls tur ņemās, es, protams, nezinu, cik daudz jūs dzirdat lēkā, es tūlīt nāku iekšā, es tur beigot tur vizualizāciju atslābinošā, ja? Un ko es darīju? Es kopā ar jums taisīšu to pašu triku, jo, nu, loģiski, ka man izbesīja. Jo es abiem saviem vīriešiem tā kā pateicu, māma būs laivs. Lūdzu, nenāciet un netraucējiet. Viens jau ir aizmirsis, tā otrs vispār nedomā līdzi. Nu, lūk, un es to izdarīju, jo vienkārši jau jūtu uzvākās. Kā to ikdienā darīt? Nav jāguļās, piemēram, iemācot šos vārdus. Sākumā, protams, ļoti patīkami, īpaši, ja tur ir daudz tie cilvēki, forši tur uzliekam, vai nu ierunā pats to vizualizāciju ar mūziku, vai es parasti, ja pie manis atnāk nosūt, un tad var klausīties to, ko es tur stāstu, bet iziet cauri visiem, un obligāti beigās sev, un manifestori obligāti vispār var sev katru dienu šitos vārdus teikt. Un, piemēram, ikdienā, nu, es jūtu, es tā kā runāju, nu, piemēram, visbiežāk, ja mēs sadusmojamies saviem tuvākajiem, runāju uz vīru, jūtu tā kā, nu, kaut kāds tāds nāk tūlīt besīts. Es tā uzreiz pagriežos, aiziet. Man pat nav acis jātais ciet, jo mēs varam izsaukt to reakciju ļoti ātri, aiziet tajā vietā, viss pasaka, man jau smaids, man vairs neko nevajag. Un tas ar laiku mūs, tur gan ir cita metode, kā pārstāt visam dusmoties, bet vismaz ar laiku mēs ļoti ātri varam šīs reakcijas pārstrādāt. Tāpēc, ka, protams, dusmas aizturēt nav variants, bet jautājums ir, kāpēc es dusmojos. Un tos vārdus es droši vien ierakstīšu, neatkārtošu, ierakstīšu vienkārši, tad, kad es iepastēšu laiviņā, lai viņi paliek, un jūs varēsiet to darīt. Tad sava dabas vieta, piepildos ar mieru, izdaru kaut ko tā, lai man patīkami skatīties šiem cilvēkiem, izpušķo, izgriznoju viņus, sakrāsoju, ja? Un beigās obligātais ir pasmaidīt, fiziski uztaisīt smaidu. Es būšu ļoti priecīgi, ja jūs pamēģināsiet un pēc tam komentāros uzrakstīsiet, kad būs iepastējies vai ko jūs sajūtāt, kas jums sanāca. Protams, ka, tā, kad mēs tā ātri, tad tas viss varbūt arī nav tā. Cilvēks nevar tik ātri atslābināties. Jo svarīgi pirms tās vizualizācijas jau izdomāt, cik ir tie cilvēki, un, lai tu zini. Un pastāstīšu vienu triku ar bērniem. Ja jums ir bērns, piemēram, es nedalu pēc cilvēku dizainu, jo es neesmu speciālists, un man tur pasaka, es ļoti aptuveni saprotu, ko tas nozīmē, bet tā. Tas, ko es zinu, es
mazliet jau zinu par temperamentiem, man ir savs psihotipu iedalījums, un es zinu, kas katrai horoskopa zīmē, neatkarīgi no viņa tur ascendentiem, planētām, ir raksturīgs. Un tās katrai horoskopa zīmē ir 2 lietas, kas ir raksturīgas. Un, lūk, un es zinu sava dēla visus šos parametrus, un viņam dažreiz ir tā, ka viņš sāk ļoti žaboties. Tā žabojās, ka var stundām žaboties, to es no pagātnes atceros. Protams, tur ir visādas dzeršanas metodas un tā, bet to dara holēriķi, un holēriķi ir tādi cilvēki, kas šajā runā. Jā, viņš runā, pat viņš kā grib teikt, bet viņam srāka tādu. Un cilvēki ļoti, ļoti ātri, viņiem ir arī raksturīgā tie cilvēki, kas to stāst, tie pārsvarā ir holēriķi, kas saistīts ar temperamentu. Lūk, un viņš var žaboties stundām, un es tagad tā, ejam uz gultu, gulies, taisa acis ciet, un ko mēs darām? Parasti viņš ir sadusmojis uz mani. Kaut kāds tur tā kā mamma kaut ko neļāva, tipiski, vai arī tiešām mamma kaut ko varbūt netik forši izdarīja vai pateica, jo pati bija tur aizņemta. Es viņu nolieku gultā, viņš aizver acis ciet, un mēs runājam. Un ļoti svarīgi bērniem ir nevis vienkārši tu viņam sāki, aizej uz kaut kādu vietu, bet arī pieaugušam to starp citu var darīt, jo grūtāk cilvēkam ir ar iztēli, viņš var arī teikt, oi, man ir kaut kāda pretestība vai es īsti, un viņam, jo viņš vairāk pavadīs laika, sevišķi sākumā tajā vizualizācijā, jo viņam vairāk nostrādās. Un tu viņam saki, un es tēlam jautāju, kur tu esi, kādā vietā tu esi? Un tad viņš tur stāsta, sākumā viņš tur kaut ko, pēc tam, es esmu tur un tur, un es saku, un tur saulīte spīd, un kā. Un kas notiek? Es viņam tur vienkārši ar roku šeit, vienkārši, lai es jūtu, kas notiek ar sirdi. Un, protams, uzreiz jūtam, kā viss nomierinās, un viņš pat vēl nav ticis līdz tam, ka viņš mani jau ir izpušķojis, un tūlītās man teiks tos vārdus, un viņš ir žagojies, nezinu, pusstundu, un žagas pāriet momentā. Viņš nomierinās. Un man tas bija tāds, un, protams, viņš neko nepamana, mēs pabeidzam to vizualizāciju līdz beigām, viņš attaisa acis, protams, smaida, priecīgs, skatās man, es nežagojos. Un tā, jā, mēs atkārtojam šo triku vēlreiz, pēc kaut kāda laika tas parādījās. Es saku, jo viņš tur dzēra, tur liecās uz leju, aizturēja elpu, visu, ko mēģina. Uztaisam vēlreiz, tikpat ātri nostrādāja, vispār nebija jāiet līdz tiem cilvēkiem, uz ko viņš bija sadusmojis. Tā, ka šo triku baigi forši arī ir uz bērniem, piemērot strādā perfekti. Tad sanāk tā, mums atslābinās šīs vietas, kas ir saistītas ar 3. skriebeli, 3. skriebelis nostājas vietā. Tā. Tas laikam bija tas galvenais, ko es gribēju pateikt, tas viss galvenais par dusmām, un ņemiet, pielietojiet, pamēģiniet, padalieties, būšu priecīga. Guna? Jā, paldies. Mēs ar tevu atļauju tagad darbojamies ar savām dusmām, jā. Bet tā tiešām arī ir ar to, ka, jo tev ir tāda spēcīga enerģija dot to atļauju. Ir reāli. Tā, ka vienkārši paldies. Jā, ļoti forši. Paldies, fakts, kad mums nepatraucēja kaut kādi nezināmi apstākļi, un mēs varējām abas divas iziet tādas ar saviem smukajiem auskariņiem. Tā, pagad bija kaut kāds laikam vēl, es nezinu, vienu jautājumu. Par teikumiem jā, un vēl bija komentārs, man atbrīvoties no emocijām, vislabāk visu izrakstīt un rakstot atklājas vēl visādas lietas. Jā, rakstīšana ir vienkārši brīnišķīga metode, es viņu pati daudz pielietoju, lai gan reizēm ir slinkums, bet tas ļoti daudz. Īpaši es saku, tu man palīdz par soļiem, tā kā, nevis es tur vienkārši, vienreiz dienā, bet, kad man bija brīvais laiks priekš manis, es daudz rakstīju un ļoti daudz lietas atklājas. Bet šī metode vienkārši, saprot, mēs varam izrakstīt, jā, bet mums šī metode uzreiz palīdz nomainīt to tēlu, tāpēc viņa ir ērta un forša. Labi, mīļās, paldies jums visām un uz tikšanos nākamreiz. Es ielikšu kaut kad nākamnedēļ. Man ir 2 tēmas, ko es jums gribu piedāvāt, jūs varēsiet nobalsot. Viena tēma ir, otru jau aizmirst.
Tad viena tēma bija gaidības un radības. Tas ir ārkārtīgi interesanti par to, kā var laist pasaulē bērniņu, lai viņam būtu viss kārtībā, lai viņam nebūtu atlanta traumas, lai mammai nebūtu astes kaula traumas. Vispār, nu, tur tāda ļoti interesanta tēma. Otru tēmu es aizmirstu. Taču aizmirst. Bet pašā likās beigas svarīgā. Bet mēs varētu paņemt, piemēram, par ķermeņa, saikni ar ķermeņa testi, kā var noteikt pats savu saikni ar ķermeni. Nu, redzēs, varbūt atcerēšos. Varēsiet nobalsot, un tad par to arī runāsim. Labi, čau, kakau! Paldies!